Kad tas notiks? Es esmu šeit, un tu esi tur. Šeit es esmu, izsalkus pēc mīlestības un patiesības. Ko tu darīsi, kad izies no šīs ēkas ārā? Tu padalīsies ar mani tajā, ko tu iemācījies šodien? Vai arī tu paturēsi to pie sevīm un pēc nedēļas tu atrefrēsi saviem kristiešu draugiem? Un tad, kad es domāju, padalīsies ar manīm, es nedomāju to taktiku, ko tu izmanto ļoti bieži, kad tu nosodīji mani un teici, kad es neko nesaprotu, kad viss, ko es daru, ir nepareizi. Jā, un visvairāk man patīk tā reize, kad tu pateici, ka es esmu pazudusi. Man nav nejausmas, ko nozīmē būt pazudušai. Es esmu slikts cilvēks, es zinu to, bet tev tas man nav jāatgādina katru reizi, kā mēs satiekamies. Vai tev tiešām šķiet, ka, ja tu man pārmetīsi, ka no tā kaut kas mainīsies? Vai tevī kaut kas mainītos? Man šķiet, ka nē. Jā, manī ir tāds tukšums. Man kaut kas trūkst. Man ir tukšums sirdī, ko es nezinu, kā aizpildīt. Bet tu zini, tev tas ir. Tev ir tas piepildījums, un tu pazīsti to personu, kas tev piepilda. Tu pazīsti to personu, kas man ir jāiepazīst. Tāpēc es vēroju katru tavu soli. Tāpēc es vēroju, kur tu ej, ko tu dari, kā tu runā ar cilvēkiem. Jo es esmu izslāpus pēc kaut kā īsta, pēc kaut kā patiesa. Man ir jāzina, ka šis nav viss, ka šis nevar būt viss. Man liekas, ka tu zini, kas tas ir. Uzklaus man, lūdzu. Paklausies, tu man esi ļoti vajadzīga. Ļoti. Man vajag, lai tu man esi līdzās. Man vajag, lai tu esi gatava iziet no šīs ēkas un darīt visu iespējamo. Vienalga, ko tas prasīs. Tas būs neērti, tas būs grūti. Tas reizēm būs kā apkaunojums. Bet parād man, kas ir mīlestība. Vienalga, cik tas tev maksās, parād man, ko nozīmē beznosacījuma mīlestība. Un beidz man stāstīt par savu Dievu. Bet parād man, kāds viņš ir. Godīgi, es tev pretošos. Es strīdēšos ar tevi. Es smiešos par tevi. Un tad, kad tu kļūdīsies, es tev saukšu par liekuli. Bet nepadodies. Lūdzu, nepadodies. Tāpēc tev vēlreiz jautāju. Kad tas notiks?